Esiet sveicināti, dārgie florbola draugi. Sākam translāciju no Irlavas sportanām, kur jau drīz sāksies LV florbola līgas spēle starp Irlava SK Slampe Zevid un florbola klubu Valmiera. Tālāk caur viņu saspēli mēģinājums mest no distances, iesprūst bumbiņu pie Renārs Staņčikam. Tagad Mārekam Staņčikam iespēja vārtu pārliknis. Nekas īsti neveidojās. Tas ļauj Valmieras florbolistiem doties pretuzbrukumā. Veidus kā pārvest bumbiņu uzbrukumā, dara to caur Emīlu Krūmiņu kļūda. Un šeit bumbiņu tomēr atrod ceļu vārtos. Āboliņš atvairīja pirmo no mētieniem, bet pēc tam bumbiņi tāpatās nonāk vārtos. Pagaidām Valmieras trešais virknējums izskatās labāk. Atkal augstu lido Nūjiņš, šoreiz Taubis un vārti. Kamēr Taubi iet pēc Nūjiņš, rodas skaitlisks pārsvars vārtu tūmā. Un valmierieši spēja to izmantot, gūstot otros vārtus brīdī, kad jāspēlē nedaudz vairāk kā 2 minūtes. Eglītis jau bija gatavs izdarīt metienu no tūs distances, tagad Āboliņš principā atdod bumbiņu pretiniekiem un spiest pusē neko nesās. Viņš šeit kļūda piespēlē, var izveidoties bīstami Māreks Staņčiks. Tas baloži izpildījumā, tagad atgūst bumbiņu Irlavnieki un Gins Siliņš. Metiens kādu caurumu, lai iespurtu vārtos. Pēdējās sekundes vairākumā Šmīts met Āboliņš atver ar kāju, bet atlākusi bumbiņa tiek pie ribas un šis skaitliskais vairākums 3 sekundes līdz beigām tiek izmantots. Ričards Rība ir sekmīgākais cīņā par atlākušo bumbiņu un Zalmans aiziet aiz vārtiem. Krūmiņam Staņčiks precīzi! Ko neizdevās izdarīt pirmajā periodā, to izdodas otrajā. Šeit Rogainim nebija ne mazāko iespēju. Māreks Staņčiks ieraid bumbiņu tālajā augšējā vārtu stūrī. Un, jau varētu teikt, iegājis labā formā. Vēl viena lieliski iespēja, bet bumbiņu tiek līdz Mārekam Staņčikam, šeit treneram Staņčikam tā iesprūst kājās. Siliņš pārtver ribas doto piespēli. Siliņš! Un atkal Rogainis. Tur vēl uz Broku. Broks gan nav metienu pozīcijā. Tagad mēģina lausties cauri visai pretinieku komandai. Izlaužās līdz metieniem. Pašiem tāds pozicionāls uzbrukums ar ilgu bumbiņas kontroli neizdodas izveidot. Tas gan arī nav ierasts. Spēlēt. Rogainis aizsedz visu to vārtu stavu. Uzmetiens, vēl viens metiens aizsargumās kā atvairīts. Un vārti! Atrod pie vārtiem Tomas Kristoferu Birstiņu komandas biedri. Un Birstiņš arī atzīmēs ar precīzu metienu tieši pusminūti. Līdz periodu beigām Kevins Šmits deva periodu Valmierai. Vinēja 2-0 pirmo. Tagad 2-1 vadībā otrajā. Te gan lieliski iespēja Emīlam Krūmiņam, kurš nesignalizē par vārtu guvumu. Tā ka ļoti labi iespēja bija Irlavniekiem uzreiz atgūt viens vārtus. Te būs vēl viena, bet atkal Rogainis ir kādos vēl projām ļoti jauns spēlētājs. Šogad pārstāv arī Irlavas U16 vienību, kur atzīmējas ar 10 vārtiem un 16 rezultīvām piespēlēm, bet tikmēr bumbiņa atkal jāķiksē ārā no Irlavas komandas vārtu tīkla. Skaisti piespēle neskatoties, bet Kločs pie tās netiek. Tagad uz vārtu priekšu mēģina atkal Rogainis. Mārekam Staņčikam tāds ir 4. Mēģina lausties Pēšiks priekšu. Varbūt tagad, arī tagad Rogainis ir precīzs.
Neizdodas Renāram Stančikam, neiemet to un neiemet arī tev, jo arī Āboliņš demonstrē savu meistarību vārtos. Izlecināja pretī Āboliņš. Un te var būt Gints Siliņš vārtī! Nu, Gints Siliņš saprot, ka Rogaini var pārspēt tikai metot pa augšu, un šoreiz pieredzes bagātais spēlētājs ir precīzs. Vēlreiz piespiest pretinieku kļūdīties, te gan Pēšiks nespēja iegūt bumbiņas kontroli. Uzreiz ātrais pretuzbrukums, Āboliņš atvaira. Lameram gan neizdodas uzreiz to izmantot. Tagad raida bumbiņu ārā. Birstiņš gar vārtiem precīzi! Vārtu guvums Ralfam Klodžam. Nonekā panāk rezultātu valmierieši. Redzēsim, vai Birstiņš lieliski piespēle un darbojās aizsardzībā. Neļaujot šeit izvērsties diagonāli, Rogaini sagal pārvietojas un Šmits ieraida bumbiņu tukšajos vārtos, turpina viņš krāt rezultātus. Un te Pēšikam neizdodas uzreiz uztart bumbiņu pa metienam. Pēdējā sekunda izrit un ar to arī šī spēle noslēdzas, pārtrūkst. Irlaundnieku 3 uzvaru sērija ar rezultātu 7-2. Florbola klubs Valmiera ir pārāks.